Lūdzu tieši rīdziniekus noskatīties šo video līdz galam. Jaunākie SKDS reitingi rāda, ka par uzvaru Rīgas domas vēlēšanās sacenšas divi saraksti – Viestura Klemberga progresīvie un Šlesera partija. Kurš no viņiem kļūs par Rīgas mēru, izšķirs Rīgas nākotni tuvākajiem gadiem. Jo Klembergs vai Šlesers mēra amatā ir tik atšķirīgi kā Kopenhāgena vai Smoļenska, kā zaļš parks vai pelēks betona laukums. Tā ir cīņa starp eiropeisko vai austrumu pārvaldības kultūru Rīgā. Viesturs Klembergs piedāvā zaļu, ģimenēm draudzīgu pilsētu, godīgu politiku, mierīgu satiksmi un pamatīgi saremontētas ielas, kas ir droši mūsu bērniem. Šlesera politika interesē tikai sava kabata, kā dzirdējām Rīdzenes oligarhu sarunās, šosejas pilsētas centrā un uzturēšanās atļauju pircēji. Man izvēle ir skaidra – progresīvie, Viesturs Klembergs un eiropeiska Rīga. Pagaidām Šlesers ir šī tik priekšā, tāpēc aicinu visus runāt ar radiem, ar draugiem, ar kaimiņiem, lai mēs kopā panāktu, ka par Rīgas mēru kļūst rīdzinieks Viesturs Klembergs.